sadarbību starp saimnieku un suni. Ja nacionālajā klasē jūs redzat vēl ļoti dažādus šos suņus, gan šķirnes, gan bezšķirnes, tad, protams, vēlākās klasēs tas mazliet atbirst tie, kuriem pietrūkst pacietības vai kurus sunis tomēr izrādās mazliet nepiemērots. Un jau starptautiskajā klasē apmēram 80% startējošo suņu ir border collie, bet ar katru brīdi, protams, arvien vairāk citu šķirņu mēģina ielausties šajā vietā. Varbūt nevar sacensties gluži rezultātā, bet kā hobijs tas paliek arī tiekot līdz augstākām klasēm. Obediences noteikumi ir tādi, ka katrā klasē ir jāsavāc vismaz viena kopējā punktu summa, kas sastāda līmeni teicami. Šie punkti, kurus jūs redzat liek tiesnesis, katrā vingrinājumā tiek reizināti ar noteiktu koeficientu pēc vingrinājuma grūtības pakāpes. Tajos vingrinājumos, kas ir grūtāki, šis koeficients ir lielāks. Vingrinājumi, kas skaitās mazliet vieglāki suniem, koeficients būs mazāks. Līdz ar to kopējā atziņu summa veidojās, ja suns būs labi nostartējis tieši grūtā vingrinājumā, bet varbūt mazliet sliktāk vieglākā vingrinājumā, tā summa būs augstāka nekā, ja suns varbūt būs nostartējis labi vieglos vingrinājumos, bet to grūto būs palaidis garām. Un savācot šo vienu atzīmi summu, kas sastāda teicami, suns drīkst pāriet startēt nākamajā sporta klasē. Ja suns nevēlas, un saimnieks droši vien nevēlas pāriet nākamajā sporta klasē, viņi var turpināt startēt tajā pašā sporta klasē, līdz ir savāktas 3 punktu summas, kas sastāda teicami. Pēc 3 teicami sportistiem obligāti jāpāriet uz nākamo klasi, nedrīkst startēt visu mūžu pirmajā sporta klasē, ja līmenis ir pietiekoši labs, ir jāpāriet nākamajā grūtības pakāpē. Izņemot, protams, Obediences 3, kurš ir starptautiskā klase, kurš ir augstākais līmenis, un kurā tad arī sportisti pēc tam startē visu suņu sporta mūžu. Šādos apstākļos startējot, saimniekam ir ļoti jādomā par to savu balsi, jo, ja komanda, kā jūs, piemēram, redzēsiet, tik gultās piesaukšana, ir no liela attāluma. Komandai ir jābūt gana skaļai, lai suns to sadzirdētu, tā pašā laikā tā nedrīkst izklausīties nikni. Tāpēc saimniekam par to ir jāpadomā. Un arī Rīda ļoti azartiski dodas pie savas saimnieces. Acīm redzot, valsts ir bijusi tāda, ka sunim nav nekas cits prātā, kā tikai doties pie savas saimnieces. Apmācību metodika noteikti ļoti dažādi atkarībā no suņa temperamenta un ne tikai no suņa temperamenta, bet arī no saimnieka temperamenta, jo ir cilvēki, kam ir grūtāk sakoordinēties, kam ir vieglāk sakoordinēties, kas labāk var strauji iedot kārumu. Ļoti daudz suņi tiek apmācīti ar klikera palīdzību, kas ir lielisks palīga līdzeklis, lai konkrēti liktu saprast sunim, par ko viņš tiek slavēts. Bet ir cilvēki, kas šo klikera metodi nevēlas izmantot, slavē ar balsi, un tas ir tikpat iedarbīgi, ja to dara aktīvi, priecīgi. Parasti suņiem, saimniekiem, kam ir pirmais suns, pirmajā brīdī liekas, ka varbūt šī slavēšana, ko pieprasa instruktors, ir mazliet par aktīvu, par traku, par jocīgu. Vēlāk cilvēki pierod un paši smējās par to, ka no malas tas droši vien izskatās mazliet dīvaini, bet tāda balss izmantošana priecīgiem spiedzieniem tomēr ļoti palīdz sunim saprast, ka padarītais ir labi.
arī Frīda ar Margaritu visus vingrinājumus ir paveikuši.